Čau, ir jauns nedēļas sākums un pirmdiena, kas šodien ir izdarīts šodien, aizgāju uz jaunu trenižieru zāli, Gym Latvijā. Viņš ir uz Barona ielas, ir turpat blakus manam jaunajam ofisam. Interesanti bija tas, ka vecajam ofisam burtiski pāri ielai bija MyFitness, un šeit ir tuvāk tas gym. Tad es turpmāk uz to iešu. Es domāju, ka vismaz ietaupīšu kāds 20 minūtes kopā laika. Tas ir forši. Par uzņēmumu šodien bija tikšanās ar vienu no Latvijas lielākiem loģistikas, bet veramās kravas klientiem, uzņēmumiem. Un sāksim sadarbību ar viņiem, palīdzēsim mājaslapu uztaisīt, TikTokus uztaisīsim, un pēc tam arī uztaisīsim viņiem šo ten Google search. Bet tas tā forši nāk. Kas ir interesanti, cilvēki atnāca no TikTok, no organiskā kontenta, jo mēs vēl reklāmas pat neesam palaiduši savam pakalpojumam. Bet tā šonedēļ mēs arī palaidīsim, bet šobrīd ir tāda diezgan laba situācija, jo klienti pat bez reklāmām mūs atrod un pa lielu tas ir viss no kontenta. Tāpēc tas arī, ja tu esi uzņēmējs, saprot to, cik tomēr kontents ir vērtīgs. Tev nav jāmaksā. Ja tev varbūt nav nauda no sākuma, tev ir jābūt laikam. Tātad, un taisi kontentu, un tad tev nebūs jāuztraucās, ka par tevi neviens nezina. Jo no tevis nevar nopirkt, ja par tevi nezina. Un tad, kad jau tev parādās naudiņa, tad tu vari sākt taisīt, piemēram, edus laist un tā. Bet kopumā arī uz nākotnes ieteiktu pirkt laiku. Piemēram, mūsu pakalpojums arī pārdošas līdz savu pakalpojumu. Bet, kā ideja, kāpēc arī es izdomāju tādu pakalpojumu, kāds mums ir šie 30 TikTok video, jo mēs pārdodam klientam, ka mēs 3 stundas aizbraucam pie viņa, safilmējam kontentu visam mēnesim. Tu nopērci to, ka tev visu mēnesi nav jādomā, arī pat ilgāku laiku nav jādomā par to, kā kontentu taisīt, kā uzrunāt cilvēkus, kā painformēt, izglītot par savu pakalpojumu. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti labs pakalpojums mums. Un vispār man liekas, ja tu taisi kādu pakalpojumu vai arī produktu, tev jādomā par to, kādu problēmu tas atrisina tavam klientam. Kā tu cilvēkiem vari palīdzēt. Un šeit mēs pārdodam laiku, reāli laiku, idejas, protams, ka mēs visu izdomājam un to izdaram. Tā kaut kā. Vēl daudzas lietas bija izdarīts šodien, bet man uzreiz nenāk uz sitienu prātā, jo un grāmatvedību daudz izdarīju ar grāmatvedību. Grāmatvedība ir tas, no kā es visvairāk baidījos, kad es vēru vaļā savu uzņēmumu, jo tur es vispār neko nezināju. Un tagad es teikšu, kā man pat ir interesanti iemācīties uzzināt ar vairākas lietas, bet man ir jāmaina grāmatvedība. Diemžēl es uzticējos, ka būs laba grāmatvedība, diemžēl viņa nav laba. Tur jātaisa, mēs tā kā gribam savu PV numuru dabūt, un tur jātaisa, un tur kā prasa kāpēc. Līdz prasa kāpēc mums vajag PV numuru, lai mēs pierādām to, ka mēs esam legit. Un man tur sagatavot tā kā dokumentus sagatavots, un tur tik daudz gramatikas kļūdas. Es jau rakstu ar gramatikas kļūdām. Tā kā nevis gramatikas, bet neuzmanības kļūdām. Tur peidod, uzrakst, nevis piedod, šeit tad atrakstot. Bet tas bija vāks, tā kā tiešām tas bija 7 teikumos 6 kļūdas. Crazy, kā tā var grāmatvedi. Un es saprotu to, ka tur tāds, tu ātri to dari un tā, bet, come on, nedrīkst tā darīt. Tāpēc es tagad TikTokā bija pāris grāmatas pieteikušās, es rītdien laikam vienai uzvanīšu un paprasīšu, kā ir, cik tas izmaksā un kāds ir viņas ieguldījums, jo tomēr es nesaprotu no grāmatvedības, lietvedības daudz ko. Man vajag tāda grāmatvedība, kas mani iemāca, kas man pasaka nevis, ka es kaut ko tikai paprasu viņa, tad tikai atbildu un arī nevienmēr pareizi. Tāpēc noteikti, ja kāds taisa uzņēmumu, pārūpēties par grāmatvedību, noteikti. Beigās var čakarēties un risināt tās problēmas, ko grāmatveži ir sastrādājuši, tas ir kosmos. Vīds ir nežēlīgs. Tā kaut kā. Paldies, ka skatāties. Un sekojat, droši arī var pieskot Instagramā, TikTokā, Kaspars Kaleba vai Rois.lv. Čau!